Nu, sveiki, mani mīļie sakotāji! Šodien esmu paredzējis priekš jums kaut ko pavisam jaunu. Katrā kāršu kaviņā ir 11 kārtis no manām kavām. No katras kāršu kavas pa vienai kārtī. Un tad, tad jums būs kārtīgi jāpadomā un jāizvēlās. Vai jūs izvēlēsieties intuitīvi pirmo čupiņu, kuras simbols ir atslēdziņa, vai jūs izvēlēsieties otro čupiņu, kuras simbols ir piekriņš, vai jūs izvēlēsieties trešo kaviņu, kuras simbols ir ķēdīte. Tad es ļaušu jums minūtes laikā apdomāties, paskatīties, kura kāršu kava jūs uzrunā vairāk, ļauties pēc savām sajūtām un izvēlēties, kuru čupiņu. Video noteikti būs laika atskaite, tāpēc noteikti tu vari jau šajā brīdī doties uz video aprakstu un patīt uz savas čupiņas vēlamo laiku. Un es gribēju pateikties tev par to, ka tu biji līdzi šajā ceļojumā ar mani taro kāršu pasaulē, un kad es varēju piedalīties, likt jums kārtis katru mēnesī, un man tas pašām bija ļoti liels izaicinājums, man ļoti patika, jo man arī vajadzēja priekš sevis trenēties. Nu, tad es tiešām esmu pavisam jaunā eksperimentā, un esmu veltījis laiku, lai saņemtu atbildes no augstākiem spēkiem, kas jums šajā brīdī ir jāzina, un tad lai jūs varat, teiksim tā, izvēlēties un padomāt, kura kārša čupiņa jūs uzrunā visvairāk. Vai tā būs kāršu kaudzīte numur 1 ar atslēdziņu, kāršu kaudzīte numur 2 ar atslēgu piekariņu, kāršu kaudzīte numur 3 ar ķēdīti. Nu, nav daudz ko domāt, jāķerās klāt. Pirmā grupa. Tie, kuri izvēlējās kaudzīt numur 1 ar šo atslēgas simboliņu, tātad skatīsimies jūsu kārtis, ko tad augstākie spēki un visums grib jums pavēstīt šajā brīdī. Šādi es izlikšu, tāpēc, kad sāku no kavas. Pirmās kārtas. Iesim visam pēc kārtas cauri. Un, ja būs kaut kas neskaidrs, skatīsimies dziļāk, ko šīs kārtas nozīmē, ko viņas grib pavēstīt. Pirmā kārtas, kā jūs redzat, ir zvaigžņu vanna, viegls ķermenis, kristālu grits, transmission un aktivizācija. Nu, šeit noteikti kāds no jums aktivizē savu ķermeni vai domā par, teiksim tā, kā sevi vairāk saudzēt. Nu, šeit ir, kā jūs redzat, zvaigžņu vana, un šeit ir visi kristāli, viegls ķermenis, tātad viss, kas saistās ar to, lai jūs varētu varbūt justies brīvāk un varētu veltīt laiku sev. Un, kā jūs redzat, nākamā kārta saka, kad nevajag mēģināt kaut kur piederēt un kaut kur iekļūt, vai tu tā kā tiešām savu gaismu, veido tā, lai mēģinātu iederēties kaut kur. Jo šeit ir kārtas runā par to, kad tu meklē savu ceļu un tu gribi spīdēt cauri, un varbūt kaut kur tevī ir varbūt šīs šaubas un bailes, ko citi par tevi padomās, jo tu kaut kādā veidā redzi savu šo ceļu uz priekšu. Nu, un trešā kārta mums būs
rožu, tas bats, es nezinu, kā pareizi latviski pateikt, bet tas ir potenciāls, tas ir solījums, jo kaut kas notiks, turpini iet, jā, tu šeit tiešām pirmo kāršu enerģija runā par to, ka tev ir sava gaisma, tev ir savs ceļš, tev ir savs sapnis, jā, kur tu dodies. Nu, es nevaru uzreiz šīs kārtas, man krīt acīs. Jā, tad varbūt tu saņem kaut kādas ziņas savos sapņos, varbūt tev sapņi ir ļoti zīmīgi, jā, varbūt kāds tev sūta kaut kādas ziņas, kuras tev jāspēj ir saredzēt, lai tu neatrodies, nezinu, kaut kādā ielokā. Nu, man ir sajūta, ka šeit ir kaut kas tavā priekšā tāds varbūt aizmiglots, jo šeit, kā jūs redzat, tā sieviete, viņa it kā bērzē vai tur savas acis ciet un grib tā kā atmosties, nezinu, varbūt tu nemaz netici, ka kaut kas ir iespējams. Un tāpēc tu ņem palīgā kristāls un, nezinu, aktivizē sevi pavisam citā līmenī, jā, tā kā dzīvo šajā momentā, būt šeit un tagad, jā, tas ir viss būt par to, jo šeit ir kaut kāds sapnis, kaut kāda migla, kurā tu varbūt esi ietinies, bet tas nebūtu nav traucēklis, tas varbūt liek tev saprast to, ka ir jābūt šeit, nevis jādomā un jāsapņo par kaut kādām lietām, kuras nevar vairs realizēt, jo šeit actiņas ir ciet, bet trešā acs ir vaļā, jā, tā ir spēcīgāka, augstāka apziņa, nu, tāpēc arī nevelti šeit ir zvaigznes, kosmos un izplatīšanās savu veidu, ja? Jo viss notiek, roze zied, roze plaukst, viņa vēl ir mazs asniņš, mazs ziediņš, un viņš atplaukst, un tev ir jāturpina staredzēt savu šī vīziju, uz kurien tu ej, ja? Vau, reku, tieši mums arī ir žirafe, ja? Visionary. Celties augstāk par zemiskajām vērtībām, slīdēt cauri dzīvei ar grāciju. Tu esi uz pareizā ceļa, stāvi stabili, stipri, notici sev un mīli ar lielu sirdi. Nu, forši! Vīzija, pasties, kā viss saliekās kopā, jā. Varbūt jūs esat pēc horoskopa zivtiņi, jā. Nu, zivs ir mēnesis kārts. Nu, šeit ir sava veida bailes, neuzceršanās un, nu, varbūt zivju sezonā kaut kāds liktenīgs pagrieziens un, nu, zivis pašas par sevi ir bišķiņ tādas mistiskas un, nu, tur man šīm jaunajām kārtīm man ir jāņem grāmata priekšā, jā, lai es precīzāk atbildētu, bet šeit tev ir jāredz cauri šai tumsai, šai neziņai, šai neticībai, kas tevī varbūt mīt, un jāpaļaujās uz saviem sapņiem un jārealizē viņi. Jo mums šeit ir šāmanis, jā, ticēt augstākiem spēkiem, nu, fantastiski. Šeit tiešām ar visu šo pūci, nu šeit ir kaut kāda sava veida gudrība un uzticēšanās. Fantastiski. Vot! Nu, un, protams, nu, reku mums ir intuīcija. Ieklausīties savos sirds saucienos, izmantot zīlēšanas priekšmetus, lai palīdzētu tev izvēlēties. Un uzticēties savai intuīcijai, lai vai kas. Nu, ļoti mistiski ar vienradžiem un ar mēnesi, un šī sieviete, wow, reku spīd kristāls viņai rokās, svārsts, tas ir svārstiņš, wow, jo šeit ar monētu desmitnieku un kausu pāžu, nu, šeit noteikti ir enerģija par stabilitāti, par panākumiem, par drosmi, par spēku, par atbalstu. Nu, es teiktu tā, ka es šeit jūtu to, ka ir vīzija, ir kaut kāds savs redzējums, jā. Tev ir jānotic tam, ka tu esi uz pareizā ceļa. Nevis pat jānotic, bet tu esi uz pareizā ceļa. Tev ir jāatgūst sava pašcieņa, jo šeit ir kaut kāda
mistiska enerģija, kas tev liek ticēt augstākiem spēkiem, jo kāds no tavas ģimenes vai senčiem vai aizgājējiem, ancestors, tā laikam sauc, jā, viņi ir šeit, lai tev vadītu, un te ir viss par spēcīgu intuīciju, par sakošanu savai sirdsbalsī, meklēt jaunas iespējas, mācīties, sapņot, dot ziņas augstākiem spēkiem vai saņemt ziņas no viņiem, jā, mēģināt meklēt ceļu caur šiem sapņiem, dzīvot šajā momentā, neļaut nevienam citam stāties tavā ceļā un šo potenciālu izmantot, lai virzītos tālāk uz priekšu un noticēt visam, ka viss notiek savā laikā, ja? Jo šeit zīves arī viņas peld, tā kā sinhronizējās. Wow, ļoti skaisti. Ļoti skaistas kārtas, jā. Tā kā noteikti šeit ir augstāko spēku aktivizācija, kas liek tev spīdēt cauri visiem šķēršļiem, saglabājot vīziju, ticot tam, ka tu esi pareizajā virzienā, sakot savai intuīcijai. Ja grūtības kaut ko izlemt, tad vajag kādas atbildes. Vērsties pie taro kārtīm, vērsties pie astroloģijas, nezinu, domā, meklē, vai nu jādodās štajos te, kā sauc šo sapņus, piemirstu, astrālie ceļojumi, jā, un tiešām būt šeit uz vietas šajā momentā un ļauties, nezinu, meklēt palīdzību, atbalstu, varbūt ģimenē, jo šeit, nu, wow, tas ceļš, uz kurien tu ej, aizvedīs tevi uz to, ko tu vēlies sasniegt, to, ko tu vēlies iegūt, bet tev ir tikai jāpaļaujās savu intuīciju, tu nedrīksti sev stāvēt pretī un mēģināt salīdzināt sevi ar citiem. Jo šeit tev ir, tu izcelies citu starpā, tu esi spožākā zvaigznes starp visiem pārējiem, tev ir potenciāls, tev ir vīzija, augstākie spēki tevi grib atbalstīt, jā? Bet nesapņo par to, kas kādreiz ir bijis, ej dzīvo šodien, domā, ko tu vari izdarīt tagad šajā momentā un paļaujies uz savu intuīciju, paļaujies uz savu spēku, neatkarīgi no tā, kur tu esi, un strādā, cīnies ar sevi, ar tām lietām, kuras tu gribi sevī mainīt, un dodies uz priekšu ar mīlestību, ar sirdi, ja? Un ja tu iesi pa priekšu, liekot savu sirdi, meklējot visā mīlestību, prieku un visas labās lietas, no tad viss tev tiešām izdosies. Pirmā grupa, šis bija ļoti, ļoti skaisti, un super. Šeit noteikti bija ziņa priekš tevis. Paldies, ka tu piedalījies, un lai tev ir brīnišķīgs šis gads. Sveika, otrā grupa, kura izvēlējās otro kaudzīti un atslēgu piekriņu. Tātad skatīsimies, kādu ziņu visums grib tev nodot. Sāksim no apakšas, jo šī bija pirmās kārtas. Iesim visam cauri un skatīsimies. Tā, vai jūs visu labi redzat? Nu ko, sāksim ar pirmo kārti. Pirmā kārts mums ir, man žēl, nu šeit ir spēja neaizsargāt sevi, ja? Labot pagātnes kļūdas un uprooting. Es nezinu, kā pareizi iztulkot, es ļoti atvainojos. Bet, jā, šeit ir kaut kādas iesakņojušās problēmas, kuras tev ir vajag, teiksim tā, atrisināt, palaist
un lai tu sevi neturētu kaut kur uz vietas. Un varbūt tev ir vajadzīga piedošana kādam, ja? Kādam šī piedošana jādod. Nu, un otrā kārts mums ir grūvešs, es gribētu teikt, kam tu esi pieķēries. Nu, šeit tiešām varam redzēt to, ka tu pie kaut kā turies, kas ir bijis tavs pamats, tava uzticēšanās kaut kam, kur tu gribēji, lai tev būtu varbūt taisnība, vai lai viss būtu tā, kā būtu bijis. Nezinu, varbūt tu pat esi tam lūdzis, bet es uzreiz nevaru nepamanīt, ka šeit pēdējā kārts ir tornis, un tornis brūk. Kā jūs redzat, jā, tornis ir negaidīts pārmaiņas. Nu, šeit noteikti visam grib pateikt tev to, ka tas, pie kā tu turies un ko tu nespēji palaist, tam ir jālaižās vaļā. Tam ir jālaižās vaļā, jo šeit ir mežāzes, un mežāzes ir velna kārts parastajā taro kārtī. Jā, nu, tad šeit... Nu, šeit būs spēcīga ziņa, jā, otrās grupas pārstāvjiem. Nu, trešā kārts mums ir atgriezties. Jauns sākums, tev ir jāizlemj. Viss nāk kopā, viss sazīmējās, jā. Nu, šeit noteikti šie grūveši, šīs lietas, pie kurām tu turies, viņas, nu, nevar vairs pastāvēt. Viņas tev traucē, un tev ir jāsaprot to, ka tev ir jālaiž garām, jā. Nu, es nezinu, vai nu tās ir tiešām kaut kādas ciešas saiknes ar tuviniekiem, ciešas saiknes ar karmiskiem partneriem vai tiešām ar attiecībām cilvēkiem, ar kuriem tu jūties tā kā sasaistīts kopā un tu nevari tikt vaļā vai atbrīvoties. Bet jauns sākums, jā, viss sagriezīsies tā, kā vajadzēs, un tas, pie kā tu turies, un ja šis tornis, nu, kā tu redzi, šis tornis stiepjās līdz pat debesīm, bet nu, vai tu paliksi šeit, vai dosies tā kā tālāk uz priekšu. Wow. Jā, sniega leopards, 4. kārts. Nu, mums ir pašapzinīgums, jā, ka tu esi spēcīgi pārliecināts pats par sevi, un tava šī integritāte ir svarīga tavam labākajam iznākumam. Un tev ir jāuztērp šis neredzamais tērps un jāiet kopā ar šamaņiem. Izmanto savu intuīciju un paļaujies, lai dzīve pati, teiksim tā, atklājas tev savus noslēpumus. Nu, tev arī šeit ir kaut kāda paļāvība un uzticēšanās tam, ka visas sāpīgās beigas paver jaunas iespējas uz kaut ko labu. Nu, te mums tālāk ir dziednieka aizbildnis, un šeit ir būt atvērtība dziedinošai informācijai. Kā jūs redzat, šis ir medicīnas simbols, šeit viņš piedāvā kausu, noteikti viņam tur ir kaut kāda dziedināšana. Jūs redzat dzīvības koks, tā kā noteikti jums šeit ir kaut kas, kam ir, ar ko jāstrādā, kam jāpieliek ir punkts, jo šeit ir iespējas pacelt savus standartus, celt savas ekspektācijas, un tev ir neticams potenciāls. Varbūt tu, ja nu tas ir darbs vai tas ir attiecības, varbūt tu esi kaut kur tiešām iesprūdis šajā laikā, un tev ir jāveido jauns stāsts. Tev saliekās visa bilde kopā, un tu saproti to, ka tev ir jāuzņemās šī atbildība, jāmeklē dziedināšana, jāmeklē sevis veidi, kā atjaunot savu šo spēku un pārliecību sevī, un kad šīs lietas, pie kurām tu turies, vairs nedara tavā tālākajā ceļā. Nu, vai tiešām vai nu šeit darbs jūk un brūk un ir jaunas iespējas pavarās, vai kārta tieši aicina, ka tev ir jāveic nepieciešamās pārmaiņas,
savā dzīvē. Nu, tālāk, kā jūs redzat, mums ir darbība, drosme, Jupitera enerģija, ja, un sākumi. Nu, šeit tiešām ir jācīnās pretī. Nu, un te mums ir atpūta hideouts adventure piedzīvojums, ja. Ir situācijas, kurās ir kaut kādi vai nu viedokļi vai kaut kāda sava veida nostāja tevī, kas bloķē tev virzīties tālāk uz priekšu kaut kur. Vai nu tu pats sev stāvi ceļā, vai nu šis ir šīs negatīvās, toksiskās attiecības vai darba vide, kur, nezinu, dod kaut kādu ieguvumu, bet tu nespēji no tā atteikties, jo zini, ka tas tev dod, nezinu, kaut kādu savu zināmu rezultātu, bet tajā pašā laikā tu saproti to, ka tas ilgtermiņā neko labu nenes, ja? Jo šeit tev ir vajadzīga šī apņēmība, šis entuziasms, meklēt jaunas iespējas un variantus, kā pastāvēt par sevi un atrast savu šo iekšējo spēku un veicināt šīs pārmaiņas un gāzt šo vēlna enerģiju, šo negatīvo gar zemi, jo, kā tu redzi, tornis brūk, viss tas, pie kā tu turējies un kas to vairs nedarīt, jāpalaiž, jāmeklē ceļi pie sevis dziedināšanas, jā, jo šeit ir kaut kādas iesakņojušās problēmas, kuriem ir nepieciešama dziedināšana un nepieciešams iespējas noticēt sev, ka jauns sākums, jauns iespējas pavērs ceļu, nezinu, atrast sevi un iegūt savu šo drosmi un tiešām ņemt iedvesmotu rīcību un veltīt laiku sev. Jā, kādam no jums varbūt tiešām ir vajadzīgs laiks, lai, nezinu, vai dotos uz kaut kādu spēka vietu, vai apciemot savu ģimeni, vai aizbraukt no kaut kurienes un veltīt laiku sev, jā, vai nu tas ir kaut kāds retrīts, vai tā ir kaut kāda enerģētiska dziedināšana, vai spirituāla. Nu, šeit ir tiešām jāvelta laiks sev, lai mēģinātu un varētu izdziedēt kaut kādas lietas, jo, nu, tiešām šeit ir stabilitāte, kurai nepieciešamas pārmaiņas, kas izsauc tavu drosmi, stāties ceļā, pārkāpt pāri tavam ego, saredzēt visas šīs sliktās lietas, visu šo negatīvo, kas traucē, un paņemt jaunu stāstu, jaunu ceļu, jo tev ir jāceļ augšā standarti, jo tu saproti varbūt to, ka tu esi pelnījis kaut ko daudz vairāk, un ja tev šis darbs vai cilvēks vai attiecības nedod tev to, ko tu esi pelnījis, nu, te ir jāapdomā kārtīgi, bet tu esi tiešām gatavs samierināties ar to, kas ir, ja, vai meklēt ceļu un, teiksim tā, izlabot šīs kļūdas, lai šis tornis ir stabils un drošs, lai šeit nav kaut kādas tavas iekšējās vēlēšanās, kurus tu apspietīji, tāpēc, ka ir kaut kāda situācija, ar kuru vienkārši ir jāsamierinās. Jā. Tad kārtas gribu, lai tu saņemies, spēj piedot pārdarītājiem, uzņemies drosmi, atrodi, meklē sevi, saredzi negatīvo, dziedini sevi un dodies pēc tā, kas tev ir paredzēts, viss, kas tev ir jāsaņem, un šīs nepieciešamās pārmaiņas ir jāveic, ir jāņem kaut kāda rīcība savās rokās. Jā. Paldies! Otrā grupa. Nu, šeit skaidra ziņa man ir nodota, un paldies, ka biji ar mani, un lai tev šis nākamais gads izdodās, un lai tev viss veicās. Sveika, trešā grupa! Paldies, ka esi šeit. Sveika, trešā grupa. Nu, tad šis būs tavs izklājums, ko visums vēlas tev pavēstīt šajā brīdī, kas tev būtu jāzina. Nu, es esmu kārtīgi parūpējies par tevi ar 11 kārtīm.
iesim pēc tam cauri visām. Atradīsim kopsaucējus. Tātad, trešā grupa. Iesim cauri. Pirmā kārts, zilā liesma. Pēkšņa spirituālā atmoda, aktivizācija, integrācijas periods. Šeit tad kaut kāda apziņa augstākā, kaut kas liek tev atvērties, kosmosam, pavarās durvis, pavarās jaunas iespējas, varbūt kaut kādas atskārsmes, apzināšanās, varbūt arī tu esi šajā sevis atklāšanas posmā, un līdz ar to tu sevī kaut ko aktivizē, paļaujies uz savu šo, niglu, laikam ir tas iekšējais kaut kāds, iekšējā sajūta, iekšējais dzinulis, kas tevi izraisa šo vēlēšanos, ko tava priekšnojauta, teiksim tā, mēģina tev pateikt, Ir kaut kas tevī mēģina atmodināt kaut ko, iedot tev kādu ziņu. Iekšējā sajūta, apzināta vai neapzināta, tevī kaut ko aktivizē. Aktivizē tevī šo zilo liesmu. Un trešā kārts mums ir iestādi sevi šeit. Integrācija, embodiment un piezemēta darbība. Wow, ļoti spēcīgas kārtis. Šeit izskatās, ka tu noteikti velti laiku spirituālajām praksēm, meditācijām. Ja tu to nedari, tad šis ir aicinājums tev meditēt, pievērsties šīm praksēm, sazemēt sevi, jo, šeit ir kaut kas tev mēģina pateikt kaut ko priekšā vai dot kaut kādas zīmes. Un līdz ar to šī aktivizācija ar tevi notiks tad, kad tu spēsi būt mierīgs, atrast šo iekšējo balansu un ļauties šim dzīves gājienam, pa kuru tu ej. Jo iekšējā sajūta tevi vada, un viņa tevi aktivizē, un te ir arī atkal integrācija. Ka tu sevi apzinies kaut kādas lietas, ka tu ļauj viņām nosēsties, ka tu, vai kaut ko par sevi apzinies jaunu, vai tā kā iepazīsti vairāk. Jūras ūdens, es pieļauju, laime. Esi priekšnieks jautrai dzīvošanai, palaidi ekspektācijas un izbaudi katru dienu, atlaidi raizes, tā vietā izvēlies mīlestību, padodies viļņiem. Tavs liktenis mīlestības pilnais ir drošs. Tad vadīties ar sirdi, paļauties savu intuīcijai, ticēt tam, ka tu eji pareizo ceļu. Tālāk mums ir uguns aizstāvis, atbrīvo savu deksmi. Tas nozīmē to, ka uguns enerģija runā par savu šo entuziasmu, par vēlmi darīt, par vēlmi rīkoties. Protams, man grāmatiņās ir par katru kārti ļoti skaista informācija, bet es cenšos visu jums nodot caur sevi. Tad tiešām, ja tu kādu laiku esi sēdējis un domājis, kad ir jākustās un neesi sagaidījis īsto momentu, un visu laiku tikai kaut ko marinējis, tad tev tagad ir jāapņem šī uguns enerģija un jādodās un jāsāk rīkoties. Un mums vienredzīti saka compassion. Esi jauks pret sevi. Piedošana tevi padarīs brīvu un ieraudzīt gaismu sevī un citos.
vairāk prieka, vairāk mīlestības, piedošanas. Un varbūt tu tieši aktivizējies un saproti to, ka tevī ir jāatrod vairāk šī gaisma, šis prieks, šis patiesums, šīs labās enerģijas, un ka tās tevī izraisa šo deksmi, iet palīdzēt darīt kaut ko, kas sniedz laimi tev un citiem. Jo šeit ir pagātne, ciešanas kaut kas, kas tevi varbūt vēl tur, un varbūt šis kaut kāds zaudējums, varbūt pagātne tevī iedod šo iedvesmu, teiksim tā, nezaudēt savu prātu pār emocijām, bet būt mierīgam un mēģināt saprast, kā tas tevi ir aktivizējis kaut kādā veidā. Nu, šeit ir ritenis, kas ir beigts, nu tad šeit ir skumjas, jušanās vienam, kaut kas ir salauzts, kaut kas ir beidzies, sagrauts, Nu, šeit ir sagrūsi pagātne, šeit ir sagrūsi, varbūt kāds no jums ir jūtas viens, kā jūs redzat, šeit ir arī Jaunava, un Jaunava ir vienturnieks taro kārtīs, un šeit tas nozīmē to, ka, noteikti tu ej savu ceļu, tu ej savu šo kaut kādu mērķi, un tu varbūt esi izvēlējies atrast sevi, pabūt laika vienatnē, tikt galā ar visu to, kas tevi pagātnē ir turējis šajās ciešanās, un tas noteikti tevi ir jālaiž vaļā, un kaut kas tevī dod šo bakstienu, ka klausies, un tu varbūt tam netic, varbūt to negrib tam paļauties, varbūt tu uzliec kaut kādu priecīgo masku sev priekšā, un nespēji varbūt apzināties to, ka ir kaut kas tomēr tevī, kam ir jāspēj šo piedošanu varbūt atrast, lai varētu salabot kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar pagātni. Nu, un tad mums šeit ir imperators un priesteriene. Šeit, stabilitāte, vadība, zināšanas, pārliecinātība. Šī ir auna enerģija, tā kā ir uguns. Un priesteriene mums, kā jūs redzat, ir šeit ļoti labi attēlots, ka cilvēks skatās uz šo nākotnes sevis versiju un vīziju un domā, vai es esmu tas, ko es gribu redzēt, vai es eju pareizajā ceļā, vai tas ir tas, ko es gribu. Šeit ir vispār intuīcija par balansu un stabilitāti un paļaušanos, uzticēšanos īstajam laikam. Un skatoties uz visu kopā, šeit ir tiešām jāatrod mīlestība un laipnība, piedošana pagātnei, jāatlaiž visas ciešanas, un nevelti varbūt tu esi šobrīd viens, nevelti varbūt tu esi kaut kādā veidā salauzts vai cietis kaut ko, jo tas tev iedos aktivizāciju, tas tev palīdzēs nostabilizēties, palīdzēs savākt tev savas domas kopā, jo tu meklē ceļu pie sevis, un caur šo laimi, caur šo prieku un piedošanu, šo uguns enerģiju, tam, ka tu saņemsies, disciplinēsies sevi un vadīsies pēc tā, ka tu noliksi priekšā sev vīziju, kas ir tas, ko tu gribi, tu vari caur šo spiritualitāti atrast sevi un atvērt sev durvis uz dziedināšanu un uz laimi un uz jaunu iespēju sevi attīstīt, jo tev vienkārši jāredz tā vīzija, tā sevis versija, kuru tu gribi sasniegt, un pagātne tevi ir mācījusi, lauzusi un tiešām darījusi tev visādas lietas, bet sazemēties, meklēt ceļu pie sevis, meditēt, mēģināt saprast, kāpēc, kas ir kā noticis, kā dzīvot tālāk, kā iet visam uz priekšu. Trešā grupa. Šeit ļoti, ļoti, ļoti interesanta ziņa priekš jums no taro kārtīm. Un meklējiet mīlestību sevī, meklējiet šīs labās lietas
spēt piedot un salabot, varbūt lietas salikt riteni atkal kopā. Jā. Ja tur kas nav liekams, atstāt tur pat, kur ir, meklēt sevis vīziju, sevis ceļu, meklēt variantus, kā pie tā tikt, sazemēties, uzticēties savai iekšējai dziņai, ko viņi tev mēģina pateikt, savai intuīcijai, ja? Aktivizēt savu šo, teiksim tā, integrāciju, kaut kāda sava veida apzināšanās, ja tev ir jāiededz atkal sevī šī uguns, tu nedrīkst stāvēt uz vietas pagātnē, tur, kur tu esi bijis, ja? Jo tu varbūt tiešām sēji jaunas sēklas, jaunus plānus, jaunas idejas, un tas ir ļoti labi, tas ir ļoti labi. Tā kā, paldies tev, ceru, ka tev noderēja šī ziņa, un paldies, lai tev ir brīnišķīgs šis gads, lai tev viss veicās, un lai tev viss izdodās. Paldies! Paldies par to, ka tu noskaties šo video, ka tu piedalījies manā pirmajā izvēļu lasījumā. Un es tiešām ceru, ka kāda ziņa ar tevi rezonējās. Es būšu ļoti priecīgs, ja tu ierakstīsi komentārā, kuru kaudzīti tu izvēlējies, un pateiksi, kā tas ar tevi norezonēja, un būsim kopā viens ar otru, atbalstīsim viens otru un dalīsimies ar mūsu iespējām, emocijām un palīdzēsim viens otram caur mūsu pieredzēm attīstīties, augt un mācīties un būt šeit. Un, paldies tev liels!